Sveiki, labdien! Šodien man atnāca pasūtījums un izdomāju šodien padalīties ar to, ko es esmu pasūtījusi. Pirmo reizi dalos vispār dzīvē ar kādu no pasūtījumiem. Un, jā, skatīsimies, kā izdodas. Pasūtīju no firmas Loverte. Man bija... Man bija nepieciešams vairākas lietiņas, un man patīk, ka tur vienmēr ir diezgan labas cenas. Tad pasūtīju Estée Lauder tonālo krēmu, jo nākamnedēļ man ir fotosesija viena ieplānota. Tad līdz ar to man vajadzēja jaunu tonālo krēmiņu, un jo man šis bija pirms tam beidzies, šoreiz es paņēmu citu toni. Šitam vajadzētu būt vēsākam, izskatās tāds. Gribētu šodien pat iet pamēģināt. Jā, man ļoti patīk šis tonālais krēms, jo man ir diezgan izteikta akne uz ādas, un, manuprāt, šis ir tāds ļoti labs tonālais krēms, kas nomaskē, bet nerada to biezo maskas efektu uz sejas. Viņš ir tiešām brīnišķīgs tonālais krēms, kuram ir ļoti laba sedzamība, un viņu var arī tā kā likt vēl vairāk kārtiņas, ja liekas, ka ir par mazu. Un sajūta ir ļoti laba ar šo tonālo krēmu, tāda viegla un patīkama. Nerada taukainību. Man ļoti tiešām patīk šis tonālais krēms. Vislabāk priekš manis viņš strādā ar otiņas uzklāšanu. Man patīk, ka viņš arī nesaiet pa krunciņām, grumbiņām. Viņš nesaslāņojās un tiešām tādā plānā kārtiņā patīkams efekts arī vasarā. Viņš ļoti labi strādā, viņš neļauj ādai tik ļoti svīst, ja ir uz to tendence ādiņai. Tik tiešām viņš nekur nenobīdās dienas laikā, jo man diezgan, it sevišķi vasarā, ir vai nu bišķiņa sasvīst ādiņa, vai taukaināka paliek kādā reizē, vai kā. Viņš notur perfekti visu savās vietās, un efekts ir ilgstošs. Tas nav tā, kad no rīta uzklāja, un pēc stundas jau ir nost, viņš tiešām ļoti labi notur. Protams, no rīta līdz vakaram varbūt viņš ir jāatjauno un jāatsveicina šis make-ups ar šo ļoti labi, piemēram, vakarā uzliksiet un turēsies līdz vēlai naktī. Ļoti labs. It sevišķi vēl uzpūtīs kādu fiksatoriņu. Tiešām dziļi rekomendēju. Tīpaši uz fotosesijām varbūt tad, kad man bija ļoti izteikta apsvērta uz seju ar ļoti tiešām akūtām pumpām, tad es viņu liku ikdienā, lai nomaskētu šo te visu, bet tagad ikdienā es lietoju tādus saudzīgākus, dabiskākus tonālos krēmus un šo atstāju tādām īpašākām situācijām kā fotosesijas, ballītes, pasākumi. Vasarā, ka jāizskatās perfekti, tad šis der lieliski. Iesaku pat nopirkt divus toņus, vienu tumšāku, vienu gaišāku un tad samiksēt. Jo vasarā ādiņa paliek nedaudz ar iedegumu, tad var uzjaukt tumšāku, ziemā kā gaišāku, tad var lietot kā gaišāku. Es lieku make-ups ikdienā, un tad tas ir tāds triks, ko es izmantoju, lai man nav jāpērk ļoti daudz grima pudelītes. Tad tas ir tas, ko es izmantoju, kad vienu gaišāku, vienu tumšāku, un tad miksēju krāsiņas. Pasūtīju naktsveces eļļu, jo lasīju, ka viņa ir ļoti laba uzturēt hormonālo līdzsvaru organismā. Tas varētu palīdzēt man vēl vairāk ar manām aknes problēmām, jo tas man ir uz hormonālā fona, hormonālā akne man ir uz sejas. Lietojot šo te naktsveces eļļu ilgstošāk, ir uzlabojumi vērojami arī menstruālajā ciklā sievietēm,
Viņš noregulējot hormonu līdzsvaru, noregulē arī pārējās lietas visas sievietes organismā. Līdz ar to es domāju, ka es pamēģināšu šo bunčiņu izdzert. Tad es varēšu dot arī vairāk rekomendācijas. Patīgi sakot, man katra paciņa, kad es pasūtu, man bija tāds, ko es vispār tur pasūtīju tajā veikalā. Un tad nāk, pārsteigums. Pasūtīju jaunu skropstu atliecēju, jo man iepriekšējais bija tik ļoti sens, ka man viņam nonāca nost tā gumiņa, kas ir pie skropstu līnijas. Tad es izdomāju šādu tur rozā pasūtīt. Jā, šita gumiņa man viņam bija galīgi nodilusi un vairs nekalpoja. Izmēģināsim un tad jau redzēsim, kā izskatās. Šis pasūtījums ir tiešām mans tāds privāts pasūtījums, ko random lietiņas pasūtīju, ko man vajadzētu mājās, ko es jaunas gribu pamēģināt. Līdz ar to tad es vienkārši vēlos ar to padalīties, varbūt vēl kādam tas noder. Pasūtīju arī makas pulveri, ar cerību, ka tas ir tiešām kvalitatīvs makas pulveris. Maka arī kontrolē sieviešu hormonālo balansu, un ne tikai sievietēm, arī vīriešiem. Šeit ir rakstīts, ka makas sakne satur daudz noderīgu uzturvielu, piemēram, omega-3 un omega-9 augstskābes, aminoskābes, vitamīnus un minerālvielu. Garša man viņam ļoti, ļoti patīk, viņa ir tāda saldena. Var pievienot smūtijiem vai enerģijas bumbiņas taisot vai vienkārši pārpērt pāri avokado maizītei no rīta. Un esmu pasūtījusi arī vienu proteīnu pulveri. Uzrunājot, ka viņš ir šokolādes garšu, jo tad, kad tuvojas menstruācijas, man bieži kārojās panašķoties vairāk, un tad man liekas, ka tad es labāk izdaru vienu tādu proteīnu kokteilīti, nekā našķojos ar kūciņām vai cepumiem vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā tas ir tikai un vienīgi tādam mērķim paredzēts. Pēdējais manā pasūtījumā ir šāda grima otiņa. Ļoti ātri nolietojās šīs tonālā krēma otiņas, jo man ļoti patīk ar otiņām viņas uzklāt. Un es viņas bieži mazgāju, lai viņas būtu tīras. Un viņām tie sariņi kaut kā no tā ūdens, lai gan es viņas notecinu un ļauju viņiem šādi izšūt. Vienalga viņas kaut kā grib nākt ārā, tās spalviņas. Jā, liekas, ka ar katru gadu visa daudzām lietām kvalitāte tieši samazinās, diemžēl. Ne visām, bet daudzām es to novēroju, daudziem produktiem. Es ceru, ka tas jums bija noderīgi. Varbūt arī jūs kaut ko iedvesmojāties vairāk no šī. Pagājušajā gadā es ļoti iedziļinājos jautājumā, kas ir saistīts ar sievietes ikmēneša ciklu. Man tas ļoti uzrunā un aizrāva, ļoti daudz izglītojos šajā tēmā tieši. Izzināju arī vairāk sevi, kāpēc, kas un kā notiek, jo pirms tā man bija tā, ka nezināju no kurienes un kāpēc man pēkšņi ir tik savāds noskaņojums, kādēļ man ir pēkšņi tāda neiecietība, nepacietība, kāpēc es esmu pēkšņi tendēta uz konfliktu situācijām. Un tas atkārtojās tā ik pa laikam, un tas man bija tāds, kāpēc tas ar mani notiek, kāpēc es tā jūtos, kā es jūtos. Brīžiem es jūtos pilna, piepildīta ar enerģiju. Es varēju darīt, es biju organizētākais cilvēks tajā brīdī. Es gribēju darīt daudz, skriet, darīt. Tik daudz, ko varēju arī izdarīt, biju produktīva, biju aktīva, gribējās vingrot, vairāk gribējās veselīgāk ēst. Un tajā pēc kāda laika es jūtu, man ir baterijas beigušās, man vairs enerģija nav vispār. Esmu kašķīga, nogurusi, gribu tikai ēst saldumus, jūtos neglīta, resna, nekas man nepatīk. Ja vēl tajā laikā aizbrauc kaut kur kaut ko uzmērīt un pamēģināt jaunas lietas, kā vizuāli man izskatās, tad man liekas, es tajā reizēs neko nenopirku sev. Un tā sajūta, es pati sev nepatiku. Un tad pagājušais gads man bija tāds sevis izzināšanas gads, kas un kāpēc un kā notiek, un es tik daudz sasaistīju tieši ar šīm menstruācijām un šo ciklu, kāds ir sievietei, un es sapratu, ka īstenībā lielākā daļa sieviešu tā jūtās, vienkārši par to mazāk runā. Un tas viss ir balstoties uz mūsu hormonālajām pārmaiņām, kas notiek ik mēnesi sievietei, un tas ir tik forši, ka to izprot, apzinās un ņem vērā,
ikdienā. Tagad es zinu, ka uz to laiku varbūt labāk neplānot ceļojumu, bet dažos ceļojumā, tad, kad es jūtos enerģijas pilna un skaista, ka šajā laikā ir ok, ka es vairāk atpūšos un es darāmo darbu garāku sarakstu uz tām dienām, ka man ir vairāk enerģija. Nevis iet pret to, kas ir dabīgi manī ielikts, bet dzīvot, ņemot vērā to, ka es esmu sieviete un tas tāda es esmu radīta, veidot ikdienu tādu, lai viss būtu balansā dzīvē, lai es nenodarītu sev pāri un tik tiešām labāk justos gan es, gan mani tuvie cilvēki man apkārt. Jā, tā kā tas bija mans mini pasūtījumiņš. Sākšu lietot, varēšu dot atsauksmes par to, kā mainās mana. Es tikko pamanīju, ka šitie visi laikam ir no vienas firmas Iconfit. Jā, laikam. Jā, tā nav reklāma nekāda. Labs. Nu labs. Nu labs. Tā kā man atnāca jaunais tonālais krēms, tad es izdomāju, ka padalīšos ar jums kā izskatās viņa uzklāšana. Šobrīd man uz sejas ir tikai sejas kopjošie produkti. Šodien izmantoju hialuronskābes želeju un arī sejas dienas krēmu uzklāju. Un tagad nākošais solis man ir uzklāt virsū tonālo krēmu. Pirms lietošanas man patīk viņš sakratīt, lai labāk klātos. Un man nav pumpītis, līdz ar to es likšu tādu un izmantošu arī jauno otiņu, lai notestētu abus jaunos pirkumus. Es uzlēju nelielu daudzumu virsū. Otiņa ir tiešām paliela. Pirmām kārtām es paņemu visu produktu, izlīdzinu pa visu seju. Un tad es sāku iestrādāt ādiņā, izlīdzinot. Šī ir pirmā reize, kad mēģinu tieši šo toni, jo pēc ziemas ir tāds kārtīgs bālums ādiņai. Un likās visi tonālie krēmi pārāk tumši. Tādēļ bija pienācis laiks iegādāties gaišāka toņa tonālo krēmu un arī nedaudz vēsāku toņu, jo es izaudzēju dabīgo savu matu krāsu. Un jā, tagad izskatās visi tonālai krēmi ļoti dzeltenīgi uz mani, tādēļ nācās iegādāties citu toni. Un tā izskatās, ka ir vienā kārtiņā viņš uzklāts. Priekš ikdienas es pat atstātu tā, kā ir. Bet tā kā mēs testējam, es labprāt patestētu arī, kā ir, kad ir vairāk nedaudz produkta. Šī otiņa ir tāda blīva diezgan ar tiem seriņiem. Es neteikšu, ka es esmu sajūsmā par šo otiņu. Man laikam iepriekšējā patīk daudz labāk.
šāds ir rezultāts. Uzklājāt tikai un vienīgi šo te tonālo krēmu. Manuprāt, ir ļoti, ļoti labi. Izskatās ļoti, ļoti bāli, bet tāds ir šobrīd mans īstais sejas tonis. Jā, esmu gaiša. Ļoti, ļoti tāpēc tāda toņa izvēle. Bet es esmu ļoti apmierināta ar to, kā viņš visu nomaskē. Manuprāt, izskatās ļoti, ļoti labi. Jo akni nomaskēt ir ļoti grūti, var tikai nomaskēt izlīdzināt sejas ādas toni. Tas ir vienīgais, ko var izdarīt, pārējo šo reliefu jau nomaskēt nevarēs. Tad man ir šāda paletīte, kuras paņemšu tumšo tonu un nedaudz pakonturēšu. Vienkārši uzlikšu nedaudz tonīti sejai, lai neizskatos tik bāla. Jā, es izdomāju, ka uzklāšu kopā ar jums arī pārējo make-upu. Varbūt, ka kādai interesē. Man vienmēr patīk ļoti šo tumšāku tonīti ieklāt matu līnijā, kā arī nedaudz veidot to seju ovālāku un nomaskēt šīs te platākās vietas sejā, kur uzklāju šo te tumšo toni. Arī negribu pārspīlēt, negribās pārāk agresīvi šo te izskatu. Man patīk vienmēr šo produktu uzsmēt arī uz acu plakstiņiem, tādējādi arī nedaudz tos ietonējot. Daudz paņēmu. Un uzliekot arī nedaudz žokļa līnijai, nomaskējot nedaudz izteiksmīgo žokļu kaulus. Arī mērķis padarīt seju pietuvināt ovāla formai. Tā izskatās ar šo tonīti. Tālāk man vienmēr ļoti patīk uzreiz uzklāt uz lūpām kaut ko. Izskatās, ka nākamais pirkums būs lūpu zīmols. Tā kā lūpu zīmolīts ir palicis tik maziņš, tad ir diezgan sarežģīti uzklāt perfekti uz lūpām, bet man priekš šodienas derēs. Tad es ķeros klāt uz acīm. Man ļoti patīk izmantot uzacu zīmoli ar toni, kas ir pēc iespējas tuvāks dabīgajai uzacu. Šeit es tiku nedaudz iztraucēta, jo vīrs pāradās mājās un nezinu kādēļ, bet es samulsu runāt kameras priekšā viena pati. Bet jā, es minēju par to, ka man patīk šis uzacu zīmolīši labāk. Patīk arī ēnas uzacu, bet priekšroku es dodu uzacu zīmolīšiem, jo vieglāk ir dozēt krāsu daudzumu un uzreiz jau viss ir uzzīmēts un gatavs. Kā jūs redzat, šeit gadījās uzzīmēt neīstajā vietā ar to krāsiņu, un tad šis ir tāds neliels triks, kā ar to var ātrāk tikt galā, ka paņem notīra ar uzacu birstīti šo vietiņu, un pēc tam var pāriet pāri ar tonālā krēma otiņu. Kad uzacis ir pabeigtas, simetriskas, tad es uzklāju vaigu sārtumu. Ļoti patīk šis no Hauškas dabīgās kosmētikas līnijas, un parasti arī uzklāju produktu uz plakstiņiem, lai ir tāds nedaudz ēnu efekts, bet negribās vienmēr ikdienā vilkt ārā acu ēnas, tad šis grims ir man tāds ikdienas ātrais variants. Ikdienā skropstas es nekrāsoju, tās tikai ar skropstu atliecu, lai izskatās atvērtāka actiņa. Un man patīk arī grimu noslēgt ar kādu no ziedūdeņiem. Un tāds ir rezultāts. Šoreiz nav perfekti varbūt atstrādāts, jo man bija ļoti, ļoti maz laika šīm grimam. Pirms fotosesijām vai lielākiem notikumiem es piestrādātu vairāk pie grima. Šodien tā sēžu un domāju, ka man arī tiks ķīsels galvā.
Ir tik daudz lietas, ko es gribu izdarīt. Viens atbalsta mani. Jā, atbalsta mani. Šorīt pamodos un sapratu, ka rītdien ir mana dzimšanas diena, kad jūs skatāties šo video. Un tad es sapratu, ka man bija kaut kādi mērķi uzstādīti, ko es vēlos līdz savai dzimšanas dienai tā kā īstenot. Šorīt es atskārtu, ka tie nav sasniegti. Daļa no tiem. Konkrētāk viens no tiem. Es ļoti gribēju iegūt to savu perfekto ķermeni uz savu dzimšanas dienu. Jā, būt konkrētā svarā, tirts, skaists ķermenis. Un es daudz ko darīju, lai to sasniegtu. Bet es esmu sapratusi, kur ir man lielākā kļūda. Man lielākā kļūda ir ēšanas jautājums. Un tas, ka es nespēju atteikties no kārdinošiem ēdieniem, ka es bieži apēdu varbūt vairāk nekā man to vajadzētu. Jo es ēdu veselīgas maltītes, es ēdu ļoti, ļoti pārdomātu un kvalitatīvu labu ēdienu. Bet problēma nav pašā ēdienā, bet problēma ir apjomā, ko es apēdu. Un protams, viss sieviešu cikls, kad pirms mēneša reizēm vienmēr ļoti gribās ēst. Īpaši ne tās, varbūt, labākās lietas kārojās tajā brīdī, un jā, tas viss kopā šodien tāda pārdomām bagāta diena. Jā, ļoti gaidu jauno dzīves gadu. Ko tas atnesīs, bet nedaudz tāda dusma vai pat vilšanās uz sevi, ka es neesmu varējis izdarīt to, ko es tik tiešām no sirds vēlējos. Un laikam ir jāpasaka tas skaļi. Un tas tik parāda to, ka jaunajā dzīves gadā man ir jābūt apņēmīgākai un vairāk jākontrolē sevi, jādisciplinē sevi. Un iespējams arī tas ir tas, ar ko man ir jāpadalās šeit vairāk, tādā veidā uzlikt sev pareizo to motivāciju. Jā, jo, ja tas ir tikai manā prātā uzlikta motivācija, acīm redzot, visu šitos gadus tas nestrādā priekš manis, bet ļoti, ļoti, ļoti ilgojos būt skaistā ķermenī. Mans ķermenis ir skaists, bet būt tādā, kurā es jūtos pašpārliecinātāka un ne pat pašpārliecinātāka, vienkārši, ka es jūtos fiziski komfortabli un ka es varu izdarīt to, ko es vēlos izdarīt. Iemesls, kādēļ es sportoju, pat nav dēļ figūras. Tas ir, lai es varētu būt ilgstoši aktīva, skaista, jauneklīga, forša mamma saviem bērniem un sieva savam vīram un sieviete pati priekš sevis. Jā, ka tas ir kaut kas dziļāks, un tāpēc man ļoti patīk to darīt, ka tas ir kaut kas dziļi priekš manis, un man patīk tā sajūta, ka es uzkāpu pa kāpnēm garākām, kad man nav aizalsiena, ka neesmu. Bet kad man tiešām ir enerģija, un tas man ļoti, ļoti patīk, un motivē darīt vēl un vēl. Bet, kas saistīts ar ēšanu, tad mūsu ģimene vispār mēs esam tādi gardēži. Un, jā, ir diezgan grūti atteikties no gardumiem.
es sapratu pie kā man ir vairāk jāpiestrādā sevī, tas ir, tu arī kaut ko teiksi, ja? Ka man vairāk ir jāpiestrādā pie tā, ka es zinu, kā tas ēdiens garšo. Un nav jāizēd 2 šķīvji ar zupu, bet pietiek ar 1 šķīvi ar zupas, jo tas garšu nemaina. Tajā zupā nekas nemainās, mainās tikai apēstais daudzums. Un tāpatās tā sajūta beigsies, ka tu viņu ēd. Tas beigsies, ka tu viņu ēd. Un ko tas tev dos? Un nav nozīmes, vai tu izēd to 1 bļodiņu, vai izēd 2 bļodiņas. Mainās tikai vienīgi kaloriju daudzums. Bet man gribās ilgāk, tajā brīdī, kad ēd, gribās ilgāk paturēt to patīkamo garšu, to baudījumu mutē. Tāpēc arī laikam pārēdās cilvēki. Jo viņi ilgāk grib justies apmierināti. Ilgāk laiku pavadīt tajā baudpilnajā mirklī, bet viņš tāpat pazūd. Tiklīdz pirmais kumos ir mutē, tu jau sagaršo, izjūti, tu baudi, un tiklīdz tu norī, tev jau vairs tas mirklis jau ir pagājis. Jā, tas būtu tas, uz ko es koncentrēšos. Ēdot turpmākās maltītes, kad jā, atļaut sev pagaršot, atļaut sev apēst jaunas, pagaršot lietas un neliekt varbūt sev lietas, bet ēst vairāk ar prātu, kā tu izgaršo un izbaudi katru kumosu, nevis katru bļodu. Kā tas ir šobrīd manā situācijā. Nu, tāds laikam ir sievietes prāts, un man gribējās ar to padalīties, varbūt, ka vēl kādam tas nodar. Jā, jo es jau gadiem mēģinu tikt savā perfektajā formā, bet visu laiku man ir kaut kas attur, visu laiku ir kādi pasākumi, visu laiku ir kādi notikumi, visu laiku ir mājās kārdinājumi. Ir tīpaši, es domāju, ka mammas sapratīs, kad mājās ir bērni, tad mājās ir ēdiens. Kad bērni bija mazāki, tad man likās, nevar taču ēdienu mest ārā, bērns nav apēdis, tad man ir jāapēd tas ēdiens, nevar jau mest ārā, un tad līdz vienam brīdim, kad es sapratu, ka es esmu tā miskasta, lai tikai nemestu ārā, es esmu tā miskasta un es apēdu tik daudz kalorijas, tik daudz lieka priekš sevis. Un tad bija brīdis, kad es turēju vīram mājās, ko bērni pa dienu neapēda, sakrāju šķīvītī un tad vīram vakarā atdevu, un tad es skatos arī viņam, tas nenāk par labu. Un gudrāk ir mācīt bērnu uzlikt tik, cik tu vari apēst. Protams, mazākos gados tas ir neiespējami un būs ēdiena nedaudz tāda izšķērdēšana, kā teikt. Jā, bet diemžēl, jo es esmu tāda, kad man patīk taupīt resursus, man patīk izmantot maksimāli lietas. Tagad arī zobu pastai, piemēram, gribās izspiest pēdējo pilīti, jo tas nav daļa tā, kad ir nabadzīga domāšana, vai mans tas fokus ir uz to, kad saudzēt resursus, saudzēt dabu vairāk un netērēt lietās, kuras tajā mirklī nevajag, un jā, arī par iepakojumiem mēģinam otrais kaut kā pārstrādāt vai izmantot atkārtoti lietas un nebūt izšķērdīgiem.
Tas būtu laikam pareizais vārds, jo arī bērniem mācam, ka tīram zobus nav ūdens krānam visu laiku jātek, ka nevajag izšķērdēt. Nevajag lietas, jā, vienkārši izšķērdīgi lietot. Tāds ir mans šodienas pārdoms. Jā, varbūt kādam nodara. Šis mans ķīselis galvā. Paldies, ka skatāties mans video. Es skatos, es ar katru video augu, mācos darīt labāk, un ja sākums man bija tāds, kad es vairāk domāju par to, kā izskatās video, kā filmēt, kā visu salikt kopā, tad tagad es gribu vairāk domāt par saturu, par to, lai es nodotu jums kaut ko vērtīgu ar šiem video. Un esmu vēl meklējumos pareizajā nišā, pareizajos lodziņos vai rāmīšos, bet varbūt, ka pat sevi nevajag likt rāmjos, vienkārši dalīties ar visu to, kas ir manā sirdī, prātā. Jā, man gribās laikam šajā YouTube kanālā veidot tādu sievišķīgu vidi, kur dalīties ar jums, sievietēm, aktuālām lietām. Jo, manuprāt, mēs visi sievietes ejam cauri līdzīgām situācijām, līdzīgām emocijām. Jā, un dodat komentāros ziņu, vai jums tas būtu interesanti skatīties. Paldies tiešām, ka skatāties uz to tik tiešām, ka es ieraugu, cik ir skatījumu kādam manam video. Man liekas tiešām, tas ir prātam neaptverami par to, kas notiek, jo šo visu, ko es daru, man Dievs ir ielicis sirdī ar to dalīties un to darīt. Un man, godīgi sakot, ļoti patīk to darīt. Nedomāju, ka man tas tik ļoti patiks. Jā, šodien tāda pārdomu diena. Pirms dzimšanas dienas. Vai jums ar tā ir, kad kā tuvojās jubileja tā līdzīgi kā jauns gads, kad sākās, kad nedaudz to gadu tā kā kopsumā patina apakaļ un paskatās, kas ir noticis šajā gadā. Vai ir tas, kā tu esi izsapņojis sākumā šo gadu, vai tāds viņš arī ir bijis. Un lielā mērā man tāds viņš ir tiešām bijis. Skaists man šis gads ir bijis, un ar tik skaistiem notikumiem un tik brīnišķīgām dāvanām, un patiešām ļoti, ļoti skaists gads šis ir bijis, un esmu pateicīga par šo gadu, jo es esmu iemācījusies tik ļoti daudz lietas, un tas ir izmainījis pilnībā man skatījumu uz dzīvi šis gads, gribētos pat tā to teikt, un arī tas mums daudz ko iemāca sievietēm, ne tikai sievietēm, arī vīriešiem, es tā pieņemu, ka tas ikvienam no mums iemāca. Katra lieta mūsu dzīvē mums kaut ko iemāca. Un es ceru, ka šī iemācīs man to disciplīnu un sevis kontrolēšanu, paškontroli. Jā. Un tad, kad es to sakārtošu, tad noteikti arī būs tam rezultāti ārēji redzami. Bet, manuprāt, svarīgāks par to ārējo skaistumu ir mūsu iekšējais, tas, kādi mēs esam iekšēji, cik sakārtot ir mūsu iekšējā pasaule. Jo tik daudz es redzu, tik daudz sievietes rūpējās mūsdienās par to savu ārējo stāvokli, ārējo skaistumu, liekas kropstas un dažādas ķermeņa procedūras, sejas procedūras un mati, nagi. Tas viss ir forši un es to nenosodu, un tas ir brīnišķīgi, ka sieviete par sevi rūpējās un ka ir atradusi sev to, kas ir priekš viņas un kas viņai patīk un sagādā prieku, un tas ir brīnišķīgi. Bet par to visu ir svarīgāks tas, kas ir mūsos iekšā.
vai mūsu prāts ir sakārtots, kādas ir mūsu iekšējās domas, vai tās ir pozitīvas, vai tās ir labas, vai tās ir pilns ar nosodījumu, ar sāpēm, ar vilšanos, ar dusmām, pārmetumiem pret sevi. Jā, manuprāt, ir svarīgāk par tā iekšējā pasaule, jo tad, kad ir iekšējā pasaule sakārtojusies, un viņa, man liekas, nekad nav sakārtojusies, bet tad, kad iekšējā pasaule kļūst skaistāka, mēs arī ārēji kļūstam skaistāks. Jā. Tas bija laikam arī tas, uz kā es lieku šajā gadā uzsvaru, līdz ar to vēl nav tas ārējais, varbūt tik ļoti, kā tas ir te iekšējais, kad ka es kļūstu ar katru dienu ar vien labāka, mīlošāka, sirsnīgāka, ka runāju ar savu ģimeni ar vien labākas lietas, pozitīvākas lietas, jo tas negatīvais mūsdienās ir tik daudz mums apkārt, ka es nevēlos uz to fokusēties, kas notiek apkārt, bet es vēlos fokusēties uz to, kas ir labs, kas ir tīkams un kas ir pilnīgs. Fokusēties uz tām lietām, kas mums sagādā prieku, nevis vilšanos. Tas pats ir man šajā brīdī. Es fokusēšos uz tām labajām lietām, kas man bija šajā brīnišķīgajā dzīves gadā, nevis uz to, kas varbūt manā uztverē priekš manis neliekās tik labs, bet kādam liekas, pa ko tu tur runā, tev viss ir kārtībā. Un es ticu, ka mums katrai sievietei ir tādas lietas, kā kādam mēs pasakām, man ir kompleksi par to vai to, viņi skatās uz tevim un domā, nu ko tu stāvis, tev viss ir perfekti. Un kompleksi tie ir šeit galvā mums. Tās ir tās domas, kuras mums pīlina, mēs kaut kur redzam, mēs pamanām, mēs iedzīvojam, mēs to sākam domāt un pieņemam par patiesību to savā sirdī, kaut gan tā nav patiesība. Tie ir meli, ko mēs ielaižam savā sirdī. Patiesība ir tāda, ka mēs, katra no mums, mēs esam skaistus. Mums ir tikai tas jāatrod sevi un jāierauga. Un tas jāpieņem par patiesību. Jā, tā kā tiksimies nākamajā video. Es domāju, ka es uztaisīšu kādu video ātrāk, jo vēlētos publicēt 2 video nedēļā. Redzēs, kā man ies, pat cik ir tuvojās mana dzimšanas diena, tad iespējams nākamais video būs par dzimšanas dienu manu. Ceru, ka kaut kas no šī jums aizķērās un noderēja. Es lūdzu, lai šis video nonāk tiešām pie cilvēkiem, kuriem tas ir vērtīgi dzirdēt un kuriem tas nāk par svētību. Un, jā, tiekamies nākamajā video. Tā!